Vidusskolā man bija ļoti paveicies ar mūsu klases audzinātāju, šautaut Aijai Lūsei, kas mums kādā no izlaiduma gada audzināšanas stundām rādīja kādu grafiku. Mēs, protams, ļoti vērīgi klausījāmies, bet tas man ir aizķēries galvā, un es vēlētos to šodien parādīt jums. Bet vispirms neliels komentārs, lai izvairītos no dažādām autortiesību pasākumiem. Šos grafiskos elementus, ko jūs redzēsiet prezentācijā, esmu radījis pats, un tas ir kopējs visu manu pieredzes gadu medicīnā un zinātnē slīpēto iemaņu rezultāts. Tātad, uz X-as ir laiks, jo laiks vienmēr ir uz X-as. Un būs kāds brīdis, kur vairums no jums pabeidz skolu, un ir kāds brīdis vēlāk, kur daļa cilvēku vai vairums cilvēku izvēlās mainīt virzienu. Un tas neatiecās uz mani, tāpēc, ka mans ceļš bija man pavisam skaidrs, jo man nekāda pagrieziena nebija plānā, es kļūšu par ārstu. Medicīna ir ļoti interesanta nozara, vai kāds no klātesošajiem apsver studēt medicīnu vai kādu no veselības aprūpes nozarēm? Burvīgi, es redzu daudz rokas gaisā, tie, kas nepacēla rokas, jums vēl ir iespēja pārdomāt. Bet medicīna laikā ir gājusi roku rokā ar tehnoloģisko attīstību. Un tie, kas nav bijuši medicīnas vēstures muzejā, es ļoti iesaku jums tur kādreiz paviesoties. Tas dod zināmu bijību un cieņu pret to, kur mēs esam, jo ķirurgi mūsdienās māk ne tikai nogriezt, bet arī piešūt. Un arī anesteziologiem ir krājumā vairāk rīku nekā tikai labi dozēts sitiens ar āmuru papieri. Un medicīnas attīstībā tehnoloģijas ir pārsvarā bijušas kā palīglīdzeklis. Tās ir palīdzējušas ārstiem labāk veikt diagnozes, labāk redzēt, kas lācītim vēderā, papildinājušas arsenālu ar dažādām terapijām un medikamentiem. Bet tas, kas nav laika gaitā mainījies, ir tas, ka medicīnas pats process. Tāpat kā pirms 200 gadiem arī šodien. Ja pacientam ir sūdzības, tas aiziet pie ārsta, ārsts pacientu aptausta, paklausās, pārunā lietas, tad padomā brīdi. Mēģina pēc ar iespējas mazāk latīniskiem terminiem izskaidrot saprotamā valodā, kāda ir viņa darba hipotēze, tad kaut kas nesaprotamā rokrakstā tiek uzrakstīts uz lapiņas, un pacients tiek sūtīts tālāk pie nākamā ārsta vai pie aptiekāra. Bet plašākā kontekstā tehnoloģijām ir tendence cenas samazināt un tehnoloģijas pieejamību palielināt. Un šeit grafiks arī no paša dabaszinātņu jomas, kā jūs redzat, smalki, akurāti, precīzs, izmantots un radīts ar dažādām programmēšanas metodēm. DNS sekvencēšana. DNS ir mūsu ģenētiskais kods, un tas ir viens no lielākiem un veiksmīgākajiem zinātnes projektiem, kura mērķis, un kas tika sasniegts, tika nolasīt viena cilvēka visu ģenētisko kodu. Un tiek lēsts, ka pirmais cilvēks, kur ģenētiskais kods tika nolasīts, tas maksāja vairākus 100 miljonu naudiņu, pieņemsim dolārus. Tas bija drīzāk tuvāk miljonam. Kamēr nākamo 10 gažu laikā, attīstoties tehnoloģijām, parādoties jaunām iespējām nolasīšanas tehnikām, šī cena strauji samazinājās, un mūsdienās var ģenētisko kodu nolasīt par summu, kas ir drīzāk tuvāk 1000 naudiņām. Un neskatoties uz to, ka šis cenu samazinājums ir milzīgs, miljonus reižu, mums ir parādījušās jaunas iespējas, un tas noved pie jauniem izaicinājumiem. Jo, lai arī man nav grafika, kas to papildinātu, ja mēs iedomāsimies, kas notiek ar medicīnas un veselības aprūpes cenām, mēs varam iedomāties sarkanu līniju, kas vairāk vai mazāk iet uz augšu. Un, manuprāt, tā ir tā tehnoloģijas maģija, ka neskatoties uz to, ka tā var padarīt lietas it kā lētākas un pieejamākas, dažās nozarēs paradoksāli var notikt tieši pretējais. Un medicīna, manuprāt, tā ir hipotēze, ir tehnoloģija attīstības gaitā vismaz šobrīd kļuvusi varbūt pat dārgāka un grūtāka gan ārstiem, gan pacientiem. Un te pāris piemēri. Manā rokā ir varbūt neliela ampula, un tā satur kādu medikamentu. Šis medikaments ir kādai ļoti retai, bet arī Latvijā sastopamai ģenētiskai slimībai. Šo slimību izraisa fakts, ka ģenētiskajā kodā ir kļūda. Un šīs kļūdas rezultātā muskuļi novainās līdz brīdim, kur pieaudzis cilvēks var svērt vien pārdesmit kilogramus, un kustības pēc būtības nav iespējams. Šis medikaments ir ļoti viltīgs, jo tā kā mēs mākam nolasīt ģenētisko kodu un saprotam to arvien labāk, šis medikaments spēj atrast citu vietu ģenētiskajā kodā, padarīt to aktīvāku un tā rezultātā radīt kādu olbaltumvielu, kas spēj palēnināt vai varbūt pat apturēt šīs slimības gaitu. Tas skan diezgan labi, vai ne? Bet ir kāda problēma. Viena šāda ampula maksā aptuveni tā kā jauns Porsche. Jo ne Porsche, tad vismaz labs Audi.
Un tāds ir nepieciešams 3 gadā visu atlikušo pacientu mūžu. Un šeit ir vēl viena tehnoloģijas izaicinājums. Ko gan mums dod tehnoloģija vai ko gan dod ārstam zināt pareizo atbildi, ja to pragmātisku iemeslu dēļ ir grūti vai pat neiespējami pielietot. Tas ir viens piemērs, bet es tagad pārslēgšos uz kādu citu tēmu. Šī bija mana interesantā prezentācijas daļa, bet tagad es jūs esmu ievilinājis tēmā, kas ir varbūt mazliet abstraktāka, bet kas mani nodarbina jau gadiem. Šeit bilde no mana personīgā arhīva. Es sēžu arhīvā. Un ko es nodarbojos? Es lasu pacientu dokumentāciju. Kādreiz katram pacientam, kurš nonāca slimnīcā, tika atvērta, iesākta tā sauktā medicīnas vēsture. Tajā tika pierakstīts, ko pacients ir saņēmis terapijā, kā viņam veicās, kādas ir viņa sūdzības, kas notiek tālāk. Kad pacients slimnīcu pamet, šī vēsturīte nonāk kaut kur arhīvā, kas nozīmē, ka datu plūsmas ātrums ir atkarīgs no tā, cik ātri kāds paspēja tikt līdz arhīvam. Ja kāds pacients nonāk neatliekamajā uzņemšanā, tad kādam ir jāskrien uz arhīvu. Un šai tehnoloģijai bija savi plusi, šai tehnoloģijai bija savi mīnusi. Viens no plusiem bija, ka līdzīgi kā tajā aplikācijā, kur vairāk nesauc par Twitteri, bija ierobežots vietas daudzums. Jo ārsts varēja ierakstīt izrakstu lapā tikai tik daudz, cik ir vietas. Viens no mīnusiem ir, ja kāds vēlas veikt pētījumu, kā es centos tur tajā laikā, tad man neatliek nekas cits, kā cītīgi sēdēt un digitalizēt šos papīra ierakstus pašam. Skaidrs, ka ar laiku radās ideja, kā būtu, ja mēs šīs pacientu vēstures pārvērstu digitālā formātā. Un tas ir process, kas ir noticis veselības aprūpē vairāk vai mazāk pēdējos 10–20 gadus. Bet tas ir nonācis līdz brīdim, kur mūsdienās ārsts sēž pie kādas sistēmas, kur izskatās aptuveni tā. Lai izvairītos no jauniem autortiesību pārkāpumiem, es cenšos šo sistēmu šeit atainot pats, bet ticiet man, šis ir ļoti tuvu realitātei. Vairums firmu nemaz nerāda internetā savas sistēmas, jo viņiem vienkārši ir bail, ka cilvēki apjuktu no tā, kādēļ kāda sistēma tā izskatās. Un tas ir novedis pie tā, ka ārsti mūsdienās līdz pat pusei dienas tā vietā, lai runātu ar pacientu, viņi patiesībā sēž pie datora. To var iztēloties kā varbūt mazliet garlaicīgu, bet diezgan sarežģītu, stresainu un augstu riskantu datorspēli. Un vai tiešām šajā brīdī kaut kas nav pazudis tulkojumā? Jo nav tā, ka ir tikai viena medicīnas aplikācija, kur ārsts mūsdienās izmanto. Modernās slimnīcās var būt 10 vai pat 100 dažādu aplikāciju. Un kādā brīdī es sapratu, ka šīs domas mani nodarbina tik ļoti, ka man lēnām tas sāk traucēt manam darbam, vai tas sāk man kaitināt, neskatoties to, cik ļoti man patīk ārstu profesija. Bet šeit neliela atkāpe, jo mēs bieži vien domājam, ka kāda cilvēka izvēlētā profesija viņam vai nu patīk, vai nu nepatīk. Tādas uz vienas asas ienīstu, uz otras puses mīlu, bet manā pieredzē jūs varat strīdēties, ja jūs esat manījuši ko citu. Daudziem cilvēkiem ir diezgan love-hate relationship ar viņu profesijām. Un tāpēc es labāk to ieteiktu attēlot aptuveni šādi. Uz vienas asas ir varbūt kaitinošie faktori, izmantosim latviskus terminus, uz otras asas ir motivējošie faktori. Kaitinošie faktori tipiski ir, piemēram, slikti darba laiki, neelastīgs grafiks, zema alga. Tipiski motivātori ir, piemēram, interesanti izaicinājumi, iespējas attīstīt savu karjeru, atbildība, kas tiek uzticēta. Interesantā kārtā nauda nav labs motivators, bet ne par to ir stāsts. Manuprāt, nevienam nevajadzētu strādāt darbu, kurš nav vismaz nedaudz motivējošs. Tātad šis ir tas kvadrātiņš, kurā es iesaku vairumam cilvēku nemeklēt savu profesiju. Lai cik ļoti mēs gribētu, es vēl neesmu dzirdējis par kādu profesiju, kurā ir tikai motivatori un kas tikai patīk un vispār nekaitina. Ja kāds no jums to atrod, lūdzu atrakstiet man. Un tā kā vairums cilvēku atrodas kaut kur šeit, un tas ir ok. Bet savā ikdienā es pamanīju, ka vispirms vairums ārstu ļoti labi balansē uz robežas starp motivatoriem un kaitinātājiem, un kādā brīdī es sapratu, ka es savā profesijā, kādā tā bija, nevarēju vairs piepildīt tos mērķus, kurus es vēlējos. Un es nonācu, kaut kas ir jāmaina 3 stūrī. Bet es biju investējis jau dekādi medicīnā. Un man nepamet vainas sajūta, varbūt pat šodien, kā gan es varu no kādas profesijas, kurā es veltīju tik daudz laika, aiziet uz kādu citu, kurā man viss būtu jāsāk no nulles. Bet tā jau nu gluži nav. Jo katra pieredze, kas pie mums ir, mums dod jaunu skatu uz pasauli. Un ir gana daudz ārstu,
un ir gana daudz cilvēku, kas strādā informācijas tehnoloģiju jomā, bet ir tikai daļa cilvēku, kas kombinē šīs jomas. Un līdzīgi ir ar citām profesijām. Un katra lieta, ko mēs iemācāmies, mums sniedz jaunu skatu uz pasauli. Un medicīnā mums ir tik daudz problēmu, kur risināt. Ar laiku es atradu vietu kādā informācijas tehnoloģiju uzņēmumā, kas meklēja cilvēku, kurš saprot medicīnu, lai palīdzētu slimnīcām un citām veselības aprūpes institūcijām ieviest tehnoloģijas labāk. Ieviest tādā veidā, kurš saprot, kāda ir ārstu un medpersonāla darba ikdiena. Un tas noved man pie atziņas, ka šī ir hipotēze, varbūt kāds strīdēsies, bet man šķiet, ka medicīnas nākotne ir tuvāk informācijas tehnoloģiju nozarei, nekā mēs to gribam atzīt, bet šis prasīs laiku, līdz šī atziņa, līdz mēs sapratīsim, ko šī atziņa mums īsti nozīmē. Bet atpakaļ pie tā sākuma. Kādreiz man likās, ka ja kāds cilvēks izlemj laika gaitā pamest studijas vai mainīt savu izvēlēto virzienu, tas nozīmē, ka kaut kur iepriekš ir izdarīts kāds nepareizs lēmums, kurš tagad ir jālabo. Kamēr patiesībā mēs gūstam jaunu skatu uz pasauli ar katru mūsu pieredzi un varbūt izlemjam, ka mēs gribam attīstīties kādā jaunā virzienā. Izvēlēties nestandarta profesiju vienmēr nāk ar saviem plusiem un mīnusiem. Savai māmiņai, man liekas, es vēl aizvien nevaru paskaidrot, ar ko tad īsti es ikdienā nodarbojos. Bet, ja man kāds jautā, es strādāju par tulku un skatos, lai tehnoloģijas svarīgie atklājumi nepazustu tulkojumā. Paldies jums!